Šodien raidījumā. Kāpēc nedzirdīgiem cilvēkiem vajadzīga mūzika? Kāds izskatās flashmobs zīmju valodā? Aicinot uz sapratni un dialogu, apliecinot savas spējas un iegūstot jaunu pieredzi, 30 jaunieši vājdzirdīgi, nedzirdīgi un dzirdīgi izveidojuši projektu Melodiskās rokas. Melodeklamācija ir skaista un bagāta valoda, tāpēc 9 mēnešu garumā tapušā projekta Melodiskās rokas videoklipi piesaista dažādus skatītājus. Un var teikt, ka šo projekta mērķi – radīt ko paliekošu un kaut daļai mainīt sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – ir izdevies īstenot. Daudz cilvēku uzskata, ka nedzirdīgi ir primitīvi savā domāšanā, un mēs mēģinājām parādīt to, ka patiesībā tā ir ļoti bagāta kultūra. Un īpaši izcelt melodeklamāciju, jo bieži vien cilvēkiem rodās jautājums, vai nedzirdīgiem cilvēkiem vispār mūzika ir nepieciešama un kāpēc gan viņiem būtu jāklausās mūzika, ja viņi tāpat nedzird. No 10, uz mazāk esmu arvien, par dzīvu tikai lalatās, no 10. Videoklipi tapuši dažādās Rīgas vietās – Vērmanas dārzā, Doma laukumā, Berga bazārā, Pēterbaznīcas tornī, Botāniskajā dārzā un citur. No sākuma viņi izvēlējās savu mīļāko dziesmu, paši piemeklēja tērpus, paši domāja grimmu, arī meitenes, kuras grimmēja, kuras mācās Birutas Magilas skolā, asistēja ar kaut kādām idejām. Citas meitenes, kuras mācījušās Rīgas apdzīvniecības vidusskolā, asistēja ar tērpiem, kuras pašas darina tērpus. Un tad arī paši mēģināja izprast tās dziesmas jēgu, kas ar to ir pateikts, un piemeklēja vietas. Šī meitene darina asaru krēles un izrotā gultu. Un izrotā mēles, saulītā staigā, šī meitene skumjā un visus pēc kārtas vād. Intim Zvirbulim šī ir pirmā pieredze melodeklamācijā. Viņš atzīst, ka piedalīšanās klipu filmēšanā bijusi reizē viegla un arī grūta. Iedzimu Liepājā, bet mācījos Rīgas nedzirdīgo bērnu internātu pamatskolā līdz 2008. gadā pabeidza. Man pirms tam nebija pieredze melodeklamācijā, bet es nolēmu pamēģināt, bet es nebiju profesionālis melodeklamācijā, bet tur arī kustības un bija interesanti kopā. Vai tu mani dzirdi? Ļoti patīk. Tas bija kaut kas jāskaisti. Filmēšana Intim ļoti patikusi. Tagad, kad projekts ir galā, viņš sācis strādāt kādā Jūrmālas restorānā. Klāt banketu galdus, teiksim, ja cilvēki atnāk un pasūta ēdienu, tad gatavot arī ēdienu. Dažādi. Esmu jau pieredzi, man patīk. Brīvais laiks Intim paiet ceļojot un satiekoties ar draugiem. Pavisam nesen viņš atgriezies no festivāla Francijā, kurā nedzirdīgie cilvēki no dažādām valstīm spēlēja teātri, dejoja un piedalījās arī citos radošos priekšnesumos. Braucu pie jūras pastaigāties, satiekos ar draugiem, apmeklēju kino, vasaras laikā vairāk ceļoju un apmeklēju dažādas vietas. Vispār tas nebija viegli, jo viens ir tas, ko māca skolas solā sēžot. Sākumā bija tā, kamēr mēs viens ar otru apradām, sapratām aptuveni, kāda ir mūsu raksturi, un beigās, domāju, mums viss izdevās. Pārtika un arī gaiss, sen vairs nav tas svaigākais. Jāuzmanās katru dienu, jāseko sev līdz ar vienu. Lielākoties, tulkojot dziesmu tekstus zīmju valodā, tas tiek darīts vārds vārdā. Konsultants, viņa Simura, kur jau ilgus gadus nodarbojās ar melodeklamāciju. Viņa bija tas cilvēks, kura mums palīdzēja tieši ar, teiksim, tekstu pārtulkošanu zīmēs un piemeklēt atbilstoši jēgai. Flashmobs, jā, tas bija ļoti interesants, es domāju, arī mums pašiem bija. Notika gan galerijā centrs, gan laukumā pie Tirdzniecības centra Origo.
Un bija šāda veida pirmā akcija Latvijā, kad tiek izpildīts flashmobs zīmju valodā. Pirms tam jaunieši bija tādi nedaudz bikli un kautrīgi un varbūt nevēlējās kaut ko darīt, jo baidījās no sabiedrības reakcijas. Bet, piemēram, mēs pēdējo videoklipu kopdziesmu, tā kā projekta kopkoris, filmējām Doma laukumā. Un tad tur bija gan turisti, bija nedzirdīga turistu grupa, kur pienāca mums klāt, papļāpāja. Tad arī bija kāds vīrietis, pieņem, ka kafejnīcas īpašnieks, kurš mūs īpaši uzaicināja tur uzstāties uz skatuvītes, un par ko es biju ļoti pārsteigta, ka jaunieši paši teica, es gribu tur uzkāpt, es gribu izpildīt, es gribu dziedāt. Esmu Agnese. Esmu vājdzirdīga jau kopš no bērnības. Dzīvoju Rīgā. Strādāju apkalpojošas personāla restorānā. Un septembrī mācīšos par cilvēka resursu vadību. Es mācījos Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolā, pēc tam Raina vakarskolā. Piedalīties projektā Melodiskās rokas ierosināja Agneses draudzene. Tā kā Agnesei patīk radošas lietas, viņa piekrita. Esmu izpildījusi Nāk nakts un Spārnu vējus. Nāk nakts es pati izvēlējos, un ja man patīk kaut ko rokīgu, tas man palīdz atraistīt nekā mierīgu mūziku. Iepriekš, domāju, bija viegli, likās, ka viegli, jā, bet īstenībā tas bija grūti. Vairākas reizes atkārtot, lai nebūtu kļūdas. Agnese jau agrāk nodarbojusies ar melodeklamāciju, skolā dziedājusi kopā ar kori. Tagad, veidojot dziesmu klipus, filmēšana ilgusi garas stundas. Klipā ir 3 un 4 minūtes, bet visu dienu jau mēģinājam. No rīta līdz vakaram arī piedalījos operatoru un video režisoru. Viņi labprāt iemācījās zīmju valodu, un tas mums tiešām bija liels prieks. Šo projektu finansēja starptautiskā programma Jaunatne darbībā, kas atbalsta jauniešu vecumā no 13 līdz 30 gadiem neformālo izglītību. Mēs tā kā gribējām uzrunāt sabiedrību, kad ir kaut kādas lietas, par kurām jūs varbūt nepievēršat uzmanību un jums trūkst varbūt izpratnes. Bet nevis tāpēc, ka kāds nevēlās to saprast, bet tāpēc, ka nav bijis saistība. Bieži vien apkārtējā sabiedrība to nedzirdīgos cilvēkus redz kā cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar īpašām vajadzībām, taču patiesībā viņi varētu uz to raudzīties kā uz kultūras minoritāti. Tā vienkārši ir cita kultūra, vienīgi, kas ir atšķirīgs, tā ir valoda. Tieši valodas barjera ir tā, kas nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem cilvēkiem rada grūtības iekļauties dzirdīgo sabiedrībā. Dzirdīgam cilvēkam grūti iedomāties, ka sarunājoties jārunā lēnāk, pietiekami skaidri un sarunu biedram jāredz runātāja lūpu kustības. Nav jau viegli, bet ar to jāpierod. Kolēģā grūti, kad auditora priekšā jārunā. Baidos, ka visi saprot vai nē. Un arī pasniedzēji, kad runā, tad man ir grūti saprast, ko runāt. Kad viņš runā rokas priekšā. Agnese vēl meklē savu īsto profesiju, tāpēc studijas sociālās integrācijas valsts aģentūrā viņa uzskata par kārtējo izaicinājumu, lai pārliecinātos, vai tas viņai der un vai šajā jomā var atrast darbu. Mēģināt nekas nav zaudēt. Man patīk mana dzīve.
Vispār tas, ko es daru, tas man patīk. Un dejojot, filmēt, fotografēties. Man patīk apgūt kaut ko jaunu, pieredzi un izbaudīt pilnīgi citādas nodarbes un vidi. Piedalīšanās dziesmu klipu tapšanā Agnesei palīdzējusi atraisīties un kļūt drošākai. Tāpat, lai iegūtu jaunu pieredzi, viņa startējusi arī skaistuma konkursā. Sākumā es negribēju, bet man pierunāja draudzene. Nolēmu aiziet. Ieguvu vicemīgs titulu. Paldies draudzenei. Domā man līdz, mums jānotic, spārni un vējš, pasargāts spēs. Neraugoties uz to, ka darbu atrast ir grūti un piedalīšanās, piemēram, šādā projektā kā Melodiskās rokas vai skaistuma konkurss ir sava veida svētki, Agnese grib palikt un dzīvot šeit Latvijā. Man šeit ir labi. Jo te ir mana dzimtene. Es novēlu nestāviet malā, bet piedalījos un apgūt kaut ko jaunu, pieredzi un būt radošai. Visi Melodisko roku klipi pilnībā apskatāmi Nedzirdīgo savienības reģionālajās biedrībās, Nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolās, kā arī sociālajos tīklos, YouTube un draugos.